aicinājām pārstāvjus no šīm iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem, lai viņi pasaka, ko viņi gaida no jums, kā no amatniekiem. Jo varbūt, kad katram mājās sēžot, ir grūtāk saprast, ko tad labāk man uz ko iziet, ko ražot, ko darīt. Un tādēļ šodien speciālisti teiks un ieteiks jums, ko jums darīt tālāk varbūt. Un ja jums kādas ieteikums noderēs, tad būs brīnišķīgi. Es to nodarbojos jau gandrīz divus gadus. Pagaidām es strādāju mājās, bet drīzumā es esmu noīrējis telpas, strādāšu telpās. Pati daru, un tagad jau arī meklēju, kas man palīdzēs, palīgus, kas arī šuj, kas piegriež, lai es varu vairāk saražot. Produkcijas klāstā ir gan šitāds mazs zaķīši, un ir lielākas lēles, roku lēles, kurās var iebāzt roku un paspēlēties. Un iedvesmu es smeļos. Pārsvarā tās ir manas idejas, kas lēnām pārtop reālos darbos. Un ir arī grāmatas, kurās var piegrieznes atrast, kuras es tad piemēroju savām vajadzībām, mazliet pārveidoju. Labprāt papildinātu mūsu bērnu preču klāstu ar jaunām bērnu rotaļlietām, kas būtu attīstībai. Vēl arī noteikti dažādas sieviešu aksesuārus, kas nekad nav par daudz, un sievietes labprāt izvēlās dažādas interesantas un oriģinālas auskarus, un arī tos tiešām vēlamies arī kaut ko jaunu sagaidīt no māksliniekiem. Ļoti vajadzīgi ir arī lina izstrādājumi, kurus labprāt arī pērk dažādas sedziņas, galdautus un maisiņus dāvanu iesaņošanai. Tie ārvalstu viesi, kas ierodās pie mums Svētās Trīsvienības baznīcas tornī, viņus, protams, interesē kaut kas ir saistīts ar to, ko viņi tikko redzējuši ekspozīcijās. Tās ir zemgales, tautas tērpa sastāvdaļas un zeķes un kaut kas autentisks saistīts tieši ar mūsu vietu un mūsu vietējo amatnieku roku darbs. Bet, protams, interesē arī kaut kas vizuāls, teiksim, pastkartes, ko var aizsūtīt kā piemiņu no šīs vietas, fotoattēli. Ļoti ejoša lieta, protams, ir šie tie magnētiņi un kolekcionāru lietas, kas ir dažādas krūzītes ar simboliku, glāzītes un arī, protams, atslēgu piekariņu. Es darbojos Bauskā, dzīvoju Bauskā un darbojos. Šī ir lielvārdas josta. Zemgales jostai ir raksturīgs tas, ka ir joslas. Ir vidū ir platākā josla, malās ir šaurākās joslas, un līdz ar to raksts atkārtojas. Līdz ar to ir raports, kurš visu laiku atkārtojas. Zemgales joslas vispār ir ļoti daudz, un es pat esmu audusi kādus 6 veidus, bet Zemgales joslas arī ir vismazāk izpētītās. Jā, mēs piedāvājam jebkuram sadarbību, ja produkts ir kvalitatīvs, augstvērtīgs, labi noformēts, ar labām garšām un atzīts. Tad piedāvājam arī sadarbību jebkuram un esam atvērti. Noteikti aicinām nebaidīties cilvēkus ražot arvien vairāk produktus, kas saistās ar pārtikas lietām, jo cilvēki arvien vairāk izvēlās produktus, kuri ražoti Latvijā un dotiem lielāku priekšroku, kā arī šie produkti ļoti labi ir sūtīšanai uz ārzemēm, kur tagad dzīvo ļoti daudz mūsu radinieku un draugu un kolēģu. Viņi ļoti labprāt izvēlās dažādus našus un kārumus, ko aizsūtīt kā sveicienu no Latvijas, ka tas ir nācis no Latvijas laukiem un ārēm, un ka tas šeit ir īpaši audzēts, aprūpēts, un par šo produktiņu ir domāts. Mēs sapratām, ka ir viena problēma amatniekiem, mairažotājiem, kur preci realizēt. Tādēļ pirmā daļa pasākuma tika veltīta šim jautājumam, un otra daļa tāda izglītojoša, kur runājām, kā veidot suvenīru vai izstrādājumu ar stāstu, kā ienest etnostilu šajos izstrādājumos, kā pareizi varbūt un atbilstoši reģistrēt uzņēmumu, lai var savu ražojumu pārdot, kādi ir nodokļi, un šādas visas vajadzīgas un nepieciešamas lietas. Un savukārt mēs kā centrs piedāvājam
izmantot mūsu Zemgales uzņēmumu katalogu ikvienam mairažotājam, kur viņš var ievietot bez maksas informāciju par savu uzņēmumu, un savukārt tie, kuri vēlēsies iegādāties šos mairažojumus, tiem būs iespēja ar šo katalogu apkopoto informāciju izmantot.